Aizsens Latvija var lepoties ar savām skaistajām pilsētām. Tādas tā ir vesels 76, bet pat senākā Latvijas pilsēta ir Latgales pērle Ludza, kur jau pavisam drīz svinēs savu dzimšanas dienu. Nu, vasali Ludzā! Redzi, mēs drēži svinēsim savus svātkus i gribam jūs aicinot. Braucit! Mums ir vasari 838 godi. Jūs zināt, ka mēs esam vecāko pilsēta Latvijā. Svinēsim svātkus i rodiesim, kas mums ir skaists. Ludza var lepoties ar Livonijas ordeņa pilsdrupām, 5 ezeriem, kā arī ar 5 konfesiju baznīcām – katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, ebreju un luterāņu. Pār visu šo skaisto un vienreizējo pilsētu diendienā rūpējas Ludzas novada domas priekšsēdētāja Alīna Gendele, kuras galvenais mērķis ir strādāt nākotnē. Un Alīna ir pateicīga ik katram Ludzas novada iedzīvotājiem. Mēs pirmām kārtām gribam pateikt viņiem paldies par to, ka viņi mums ir, ka viņi dzīvo šeit, strādā, audzina bērnus. Un mēs gribam arī pateikt to, ka mēs vēlamies, lai katra mūsu ģimene ir kā patvērums, neskatoties uz grūtībām, ir laimes sala un ir tā vieta, kur aug laimīgi bērni. Jo mūsu nākotne ir mūsu bērnos. Arī to, ko mēs darām tagad pilsētā, vai modernizējot infrastruktūru, sakārtojot, pilnveidojot, kaut ko uzbūvējot no jauna, tas viss ir priekš tam, lai tas būtu noderīgs nākošajām paudzēm. Ludza vienmēr ir skatījusies nākotnē un lepojas ar saviem iedzīvotājiem, jo ludzānieši ir ļoti aktīvi, pozitīvi, dāsni un galvenokārt labestīgi cilvēki. Viens no vispilgtākajiem piemēram ir Ludzas lepnums un mecenāts Juris Savickis, kurš katru gadu palīdz īstenot dažādus projektus. Šis cilvēks tiešām ir devis lielu artavu Ludzas pilsētas, Ludzas novada attīstībā. Ludzas pašvaldība cenšas attīstīt uzņēmējdarbību Ludzā un uzskata, ka galvenais ir iet uz priekšu, lai uz vietas nekas nestāvētu. Tieši tāpēc Ludzas pašvaldība kopā ar Jura Savicka kungu ir izveidojuši speciālu nodibinājumu mikro uzņēmējdarbības attīstībai. Apzinoties to, ka pašvaldībai ir uzdevums atbalstīt vietējos uzņēmējus vai rosināt arī jauniešos šo vēlmi, lai viņi kļūtu par darba devējiem, nevis darba ņēmējiem. Ja? Arī tāpat tā ideja, ka jādibina pašvaldībai nodibinājums mikrouzņēmēju atbalstam. Jo mēs apzināmies, ka mums ir tik ļoti svarīgi, lai cilvēki būtu pārliecināti par rītdienu, bet lai viņi būtu pārliecināti, viņiem vajadzīgs ir darbs. Tas projekts radās atbalstīt jaunos uzņēmējus Ludzas novadā. Un nāca pie manīm gan Ludzas domas priekšniece, gan vietēji uzņēmēji, parādīja man tos projektiņus, kuri man patika, un tad es izņēmu no tiem interesantākajiem, pašs interesantākos, kas man likās attīstības spējīgi, un tos mēs arī atbalstījām. Viņš arī bija tas cilvēks uzreiz, kurš pateica, jā, es atbalstu jūsu šo ideju, un arī piešķira finansējumu šim nodibinājumiem, kā rezultātā ar izskatot dažādas biznesa idejas, mums tur ir nolikums, tur ir kārtība, kādā veidā var pieteikties, kā izskata, un pateicoties lūk šim finansējumam, ir radušies vairāk kā 20, vai nu tās ir pašnodarbinātās personas, vai individuālie komersanti, vai SIA, ko mēs esam atbalstījuši, un veiksmīgi strādā un pierāda, ka arī Ludzā tālu no Rigas, tomēr, ja ir aktīvs cilvēks, ja ir atbalsts, tad arī var veidoties uzņēmējdarbība. Un tas viss, lai Zilo ezeru karaliene nekad neapstātos un Ludzā vienmēr būtu jauni, aktīvi un radoši cilvēki. Lai jaunie neaizbrauc, lai atgriežās tie, kuri ir aizbraukuši, ja? Lai goda vieta ir senioriem iedalīta, ja? Lai mēs, protams, dažādu tautību cilvēki sadzīvēt. To, ka ludzāniešiem ir svarīga savstarpējā cieņa, draudzība un ģimene, pierāda fakts, ka 2015. gads Ludzas novadā ir pasludināts par ģimenes gadu, jo ģimenes vērtība ir nezūdošas vērtības no paudzes paudzē. Līdz ar to šogad Ludzas pilsētas svētku moto ir visa sākums ģimene. Pavisam nedaudz dienas mūs šķir no tā brīža, kad visi ludzānieši
tie, kas ir piederīgi Ludzai, svinēs kārtējo dzimšanas dienu. Un dzimšanas dienu svinēs ik katrs no mums, jo pilsētai būs dzimšanas diena un svinēsim 838. gada dienu. Ludzānieši šiem svētkiem gatavojas jau ļoti ilgi ar dažādiem pasākumiem, kuri tika vērsti uz ģimenes tradīciju un vērtību stiprināšanu. Tieši tāpēc Ludzas svētkos tiks godināts goda ģimenes 16 nominācijās, un īpaši sirsnīgs koncerts tiek plānots dziedošajām Ludzas ģimenēm. Pats galvenais notikums būs, tas ir mūsu izcilo ģimeņu sumināšanas svētki, kur arī muzicēs un dziedās tikai mūsu Ludzas novada dziedošās ģimenes, kur tiks pasniegtas balvas mūsu izcilākajām ģimenēm, kur mēs izteiksim ne tikai pateicību, bet arī lepnumu par mūsu novada ļaudīm, jo lielākā bagātība pilsētas ir viņa cilvēki. Liels prieks, ka mums ir 12 ģimenes no novada, kuras ir atsaukušās un dziedās mums. Un sveiks mūs ar dziesmu šajos svētkos. Tātad dziedās ģimenes, dziedošās ģimenes no Ludzas novada. Bez dziedāšanas un ballēšanas latgalieši nevarētu iedomāties savas dzimtās pilsētas svētkus. Tieši tāpēc svētkos būs muzikāls veiciens no grupām Patriota LG, Dvinskas muzikanti un grupa no Pusvārda ar Guntis Krastiņu. Gribējām tā, lai tiešām skanētu šajā koncertā gan latviešu valoda, gan latgaliešu valoda, gan krievu valoda, jo mēs esam daudznacionāla pilsēta. Protams, mums 8. balle būs, balle kopā būs ar Ēriku Gruzniņu un dižžokeju Aleksandru, un tad būs arī mums maza tāda pārsteigums salūts. Es domāju, ka centīsimies darīt visu, lai visiem ludzāniešiem un viesiem galvenais patiktu, un lūgsim no Dieva labu laiku. Visi Ludzas iedzīvotāji un viesi ar nepacietību gaida svētku lielāko un gaidītāko pasākumu – saules pulksteņa atklāšanu. Tas ir mūsu vides objekta atklāšanas svētki. Respektīvi, tas ir mūsu horizontālā saules pulksteņa atklāšanas svētki. Te būs ne tikai iespēja uzzināt Ludzas pilsētas laiku, bet te būs arī kompakti, bet ietverta Ludzas pilsētas vēsture pa gadu simtiem. Kas, kurā gadsimtā, kā risinājās Ludzas pilsētas dzīve, kā veidojas tā dzīve. Par Ludzas saules pulksteņa izveidi Ludzas pašvaldība ilgu laiku šaubījās, vai tas tik tiešām ir nepieciešams, līdz brīdim, kad projektu iepazina Juris Savickis. Viņš palīdzēja šo fantastisko ideju realizēt, un ludzānieši uzskata, ka šis ir viens no lielākajiem ieguldījumiem Ludzas nākotnē, neskatoties uz tā izmaksām. Bez viņa es šaubos, vai taptu šis objekts, vai mēs spētu izbūvēt, vai mēs pieņemtu tādu lēmumu, ka būtu saules pulkstenim Ludzā. Un tieši viņš bija, Juris Savicka kungs, bija tas, kurš iedvesmoja gan mani, gan apgalvoja savu atbalstu, lai šis saules pulkstenis taptu Ludzā. Saules pulkstenis tiks atklāts 7. augustā, pulksten 17:00. Vēl bez šī jauninājuma Ludzas pilsētas svētkos būs iespējas vērot ratuņu parādi, kur var piedalīties jebkurš Ludzas novada mazulis. Pirmo reizi mūsu svētkos būs ratiņu parāde. Mēs godināsim tos mīlulīšus, tos mazulīšus, kuri ir dzimuši no pagājušā gada augusta līdz šī gada augustam. Un liels prieks ir teikt, ka jau mums viņu ir kaut kur pāri 100. Varbūt kādu uztrauc, kas tas ir ratiņu parāde, bet es gribētu iedrošināt visas ģimenītes, droši nāciet, droši piesakieties, jo tas būs ļoti interesanti un mīļi, kad varēs ar savu bērniņu uzbraukt uz pilsētas skatuves parkā un parādīt sevi un savu mīlulīti. Varbūt kāds baidās, varbūt viņš nevarēs skaisti noformēt tos ratiņus, bet var ieiet internetā, un tur visādas ir, idejas un droši, bet to vajag darīt droši un vajag droši pieteikties. Ludzas pilsētas svētkos vēl bez tradicionālā handbola, volejbola un futbola turnīriem pirmo reizi varēs vērot šo svētku īpašo jauninājumu ar sportisko piesitienu.
policijas, glābšanas dienesta un ūdens slēpošanas notiks paraugdemonstrējumi. Tas arī kā pie mums ir jauninājums. Un tas būs ļoti patīkami, es domāju, gan ludzāniešiem, gan Ludzas viesiem. Ludza savos pilsētas svētkos gaida ne tikai vietējos, bet ik vienu no tuvākām un tālākām vietām. Ja Ludza vēl nav paspēta iepazīt, tad to var paveikt ar Ludzas turisma centra palīdzību, jo viņi noteikti spētu iepazīstināt ar pilsētas īsto šarmu tā, ka Ludzā iemīlētos ik viens tās viesis. Kā nekā Ludza ir Zilo ezeru karaliene ar vecākās Latvijas pilsētas statusu. Mums tepat ir pilskolns ar Livonijas pili. Varēsit redzēt planšetdatorā, kāda tie pils izaviera paēstam realitātī. Tāda īspēja mums ir. Varēsit apcīmot visas baznīcas. Mums jau ir veselas 5. Sinagogu mēs šobrīd atjaunojam. Tur būs skaista ekspozīcija par ebreju dzēvī Hercu Franku. Varēsit apcīmot arī Ludzas amatnieku centra meistarus. Pasaviersit, kā īstrodoja, pasaklausiesit kulstosta mūsu virsaitis par senū Latgali. Varbūt jūs īsagribējuši pasūtiet sev tautu starpu. Aizbraukšit iz muzeju, papietiesit, kas mums apkort bija skaists, izstaigosit dūmu stabu, izstaigosit Viedzirnavas, aizbraukšit ar plūstu pa Mozu azaru, pasaklausiesit Tihovsku ģimeņas dzīsmos, i golā visiem būs skaisti, mirdzūši svātki. Nav šaubu, ka Ludza savos svētkos piedāvā dažādas izklaides iespējas, bet viena no visnozīmīgākajām svētku sastāvdaļām ik gadu ir kapu svētki, kur vienmēr pulcē viesus. Tie katru gadu tos uzskata par atskaites punktu. Un es gribu atzīmēt, ka ik gadu, kad atbrauc cilvēki uz Ludzu, kuri nav pabijuši vienu gadu, ir pārsteigti, kā Ludza mūsu mainās. Varbūt mēs ludzānieši to nepamanam, bet viesi to visu redz, un tāpēc ir liels prieks. Katrs Ludzas iedzīvotājs ir savas pilsētas patriots, jo šī ir pilsēta, kur satiekas kultūra vēsturiskais mantojums ar visu mūsdienīgo. Ludzā savīs daba ar pilsētu. Šeit ir mantojumi no seniem latviešiem, krieviem, baltkrieviem, poļiem, ebrejiem un ukraņiem, kas arī veido Ludzu par neatkārtojumu mākslas šedevru pilsētas veidolā. Par mūsdienas Ludzas attīstību lielā mērā ir jāpasakās Jura Savicka kungam, kurš ir pilsētas lielākais lamders un mecenāts. Savicka kungs iesaka ikvienam kaut reiz atbraukt uz Ludzas novadu un izbaudīt tās fascinējošo skaistumu. Latgali jau sauc par Latvijas Šveici. Un ir jau tā, ka dažreiz braucot pa Latgali, pa daudzām vietām, tad iespējas jau rodās tā, ka tu esi kaut kur Šveices kalnos. Tad, kad tu neredzi tās lielās ielas un tā tālāk. Bet man patīk Latgali. Man patīk dabas skati. Man patīk tās krāsas. Ja jūs brauciet, sevišķi tagad, piemēram, ar mašīnu vai autobusu, vai jūs ejat kājām pa laukiem, jūs redzat kāds kolosāls paklājs. No tādiem košām, tādām, bet mierīgām krāsām. Jāpaskatās vienkārši to krāšņumu, ko daba ir devusi Latgalei. Un ar to jau pietiek. Un tas, kas pievelk mani, piemēram, un ļoti daudzus mans draugus. Un Latgali vispār ļoti daudz skaistu ezeru, kur var makšķerēt, vienkārši papeldēties, jo tik labs ūdens kā Latgales ezeros nav nekur. To es jums varu garantēt. Lai ik viens varētu izbaudīt latgaliešu viesmīlību un atraktīvismu, kā arī uzlādētos ar pozitīvismu lādiņu, ludzānieši visus aicina un gaida uz Ludzas pilsētas svētkiem no 7. līdz 9. augustam. Pavisam drēži mūsu dzimto pilsēta svinās savu jubileju. Nu jau 838. Visus mīļu gaidīsim uz svētkiem Ludzā no 7 līдz 9 августам. Если кто-то что-то, может быть, забыл, какие мероприятия мы предлагаем, я очень прошу вас всех навестить главную площадь у Думы и посмотреть на экран. Es domāju, ka mums ir kopības sajūta radās vēl lielāku prieku, vēl lielāku gandarījumu, ka mēs esam latgalīši, ka mēs esam pīdīnīgi savai Latgalei, ka mēs savu Latgali ļūbēļam, ka tīši Latgale stiprināja arī Latviju. Nosvinēsim šos svētkus 838. dzimšanas dienu pilsētas kuplā ģimenes lokā, viens otram uzsmaidot, viens otru uzmundrinot, viens otram pasakot laba vēlējumus un ticot un cerot, ka katra nākošā diena būs labāka. Ir jātic, jo kopā visi mēs spēsim paveikt to, ko mēs esam iecerējuši.